Pašā jūnija nogalē Daugavpils novada Skrudalienas pagastā notika Sēlijas 6. kongress. Ar šo nozīmīgo pasākumu tika atklāta renovētā Ilgu pils, kurā nu atradīsies Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrs Ilgas. Pils pašā Baltkrievijas pierobežā celta ap 1890. gadu, un tās arhitekts bijis Vilhelms Neimanis. Līdz 1920. gada agrārajai reformai ēka kalpojusi kā medību pils, savukārt tagad tā pieder Daugavpils Universitātei un jau sen sapņotais sapnis par ēkas atjaunošanu un iedzīvināšanu studentu un zinātnes vajadzībām beidzot piepildījies. Šobrīd tas ir pirmais un vienīgais šāda veida zinātniskais centrs Sēlijā. Ļoti svarīgi, ka arī šeit, pašā Latvijas malā, var teikt, attīstās viens zinātnes centrs, ar to arī zināmā mērā arī simbolizējot un parādot, ka zinātne var attīstīties ne tikai galvaspilsētā. Zinātnē ir jāattīstās tur, kur ir gan cilvēku resursi, kur ir iestrādes, kur ir labi rezultāti, tātad ekscelence, un kur ir arī strateģisks redzējums, ko darīt nākotnē. Un Ilgas būs viena no tām vietām. Senā ēka esot būvēta 3 piegājienos, teica būvnieki, taču visas problēmas esot izdevies veiksmīgi atrisināt. Vecā ēka tagad papildināta ar uzbrauktu cilvēkiem ratiņkrēslos, bet gaiteņos radīts īpašs krāsojums, kas palīdz, ja ir pavājināta redze. Uzņēmums Arco Construction būvniecības tirgū darbojās jau kopš 2003. gada, tad drīz būs 10 gadi. Katrs no šajā periodā uzbūvētiem objektiem ir devis papildus rūdījumu. Šis objekts, protams, ir uzskatāms kā diezgan vērtīgs mūsu pieredzē. Šī iegūtā pieredze noderēs pilnīgi noteikti nākamo objektu būvniecībā. Rekonstrukcijas darbi, jāsaka, jau paši par sevi pēc definīcijas ir sarežģīti, jo īpaši jau vēsturisko ēku rekonstrukcijas darbi, kā tas bija arī šī gadījumā. Protams, kad problēmas bija neizbēgami, tādas vienmēr rodās procesa laikā, bet pateicoties ļoti labam komandas darbam, ļoti pretimnākošai attieksmei no pasūtītāja, no Daugavpils Universitātes puses, protams, arī no visām citām projektā iesaistītajām personām, ēku ir izdevies uzbūvēt termiņā, laikā, kvalitātē. Es domāju, ka gana energoefektīvi ir sanācis šis rezultāts, kas ir, mūsdienās tas ir viens no galvenajiem kvalitātes rādītājiem – energoefektivitāte. Sēlijas kongresa laikā tika prezentēti jaunākie pētījumi un to rezultāti Sēlijas vēsturē, arheoloģijā, etnogrāfiskajā kultūrā un vides problemātikā. Kongresa gaitā akadēmiķim Arvīdam Barševskim tika pasniegts Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēlijas asociācijas goda biedra diploms par devumu Sēlijas dabas vērtību apzināšanā un to izpētes organizēšanā. Patiesībā šeit notiek vienlaicīgi 3 pasākumi. Mēs atveram studiju un pētniecības centra Ilgas telpas pēc renovācijas. Šeit notiek arī pirmais lielais pasākums kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju organizētais 6. Sēlijas kongress. Un šodien arī tā tīri simboliski mēs šeit arī iestādījām akadēmiķu stādīto ozolu aleju. Ar tādu dziļu simbolisku nozīmi, ka šeit Latvijas malā, var teikt, 400 metrus no Latvijas-Baltkrievijas robežas, būs akadēmiķu stādītā ozolu aleja, kurā zināmā mērā arī simbolizēs par to un teiks un atgādinās Latvijas politiķiem, ka Latvijas nākotne vispār ir domājama tikai caur zinātnes un augstu izglītotās sabiedrības veidošanu un zinātnes attīstību. Tā 50 gadus visu aizmirsta vieta Ilgu pils kļūs par perspektīvu un vienu no mūsdienīgākajiem pētniecības centriem Austrumeiropā.